Šodien raidījumā Latvijā veikta pirmā muguras smadzeņu stimulācijas operācija Baltijā, mūsu tirgu ienāk uzņēmuma Zukarī dabas produkti, labās zvaigznes nominācija, līdzjūtības un palīdzības simbols. Pasaulē vidēji 60 līdz 70 cilvēki uz 1 miljonu iedzīvotāju cieš no hroniskām sāpēm un spiesti lietot spēcīgus medikamentus, no kuriem ar laiku top atkarīgi. Taču pastāv iespēja cīņā ar sāpēm izmantot jaunas metodes. Aizvadītā gada nogalē Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā pirmo reizi Baltijā tika veikta muguras smadzeņu stimulātoru implantācija 25 gadus vecai pacientei ar 9 gadus ilgstošu sāpju sindromu pēc autoavārijas. Tā manipulācija ir ļoti dārga, un par saviem līdzekļiem es domāju, ka tie ir izņēmumu gadījumi, ka kāds var finansēt viņu, jo tā aparātiņa cena ir 19,000 lati, konkrēti to elektrodu un baterijas, kas ir šī konkrēta gadījumā tiek pielietoti. Protams, tas ir viens no dārgākiem variantiem, tāpēc, ka tas ir jauns cilvēks, un potenciāli viņš var nodzīvot ar to iekārtu visu savu mūžu, ja kaut kas labāks, jaunāks netiks izgudrots nākotnē. Latvijā gadā būtu nepieciešams vidēji 10 cilvēkiem veikt šādu procedūru. Kas sedz šīs operācijas izmaksas? Mums ir piešķirts finansējums, lai mēs varētu strādāt, un arī pagājušajā gada beigās mums bija arī tādas finansiālas iespējas, ka mēs, kā slimnīca, to varējām izdarīt. Bet, protams, kā ikdienu mēs tādu praksi nevar piekopt, tāpēc, ka vienkārši tad mēs operēsim tikai dažus tādus pacientus gadā un neveiksim arī visas pārējās lietas, kas mums jādara. Jā. Līdz ar to tam ir nepieciešams vienkārši atsevišķais temētais finansējums, jā, kaut arī tādu mazumiņu, ar ko varētu sākt, lai tiem cilvēkiem būtu tiesības saņemt un cerības saņemt tādu palīdzību. Pirms 3 gadiem pacientei šāda procedūra jau vienreiz tika izdarīta Minhenē, bet neveiksmīgi. Pagāja pāris gadi, un tagad arī mūsu ārsti apguvuši šo metodi. Un pirmais mēģinājums veiksmīgi izdevies. Kas tad īsti notiek operācijas laikā? Lindai tātad sāpēja kāja no ceļa līdz potītei labā, līdz pirkstu galiem mokošas neciešamas sāpes. Tātad viņai tika implantēts elektrods, caur ādas dūrienu, adatiņa, blakus mugurkaula, ievadīts tāds kā katēterīts un elektrods, kurš bija ļoti precīzi jānovieto, rentgena kontrolē, pacienti ir nomodā, mēs nemitīgi ar viņu komunicējam un jautājam, ko viņa jūt, vai tas, ko mēs darām, viņai nosacīja to reģionu, kur bija šīs sāpes. Vai tur parādās, tirpstoša elektriska sajūta. Ja mēs atraduši to vietu, kur tātad nosacīja šī tirpstošā sajūta, tad mēs esam pareizi ievietojuši šo elektrodu. Pēc tam tātad mēs fiksējam šo elektrodu pie mugurkaula saitēm, ļoti stingri jāpiešuj, un tālāk ir savienotāji vadi, un tiek ievietots pulsa ģenerators tajā vietā, ko pacients izvēlēsies, vai nu uz dibena, vai nu uz vēdra priekšējās sienas. Tāda ir 2 mazi griezieni, viens ļoti maz pie mugurkaula, un otrs uz vēdra priekšējās sienas 3 cm garš grieziens. Un šīs pulsa ģenerators tātad ģenerē vājas intensitātes elektrisko strāvu. Mēs pēc tam ar daktari varam ar programmeri, mūsu ārstu programmeri iestādīt pulsa garumu, pulsa intensitāti un šo voltāžu. Voltāžu var mainīt pacienti arī, ja? Pirms šī implanta ievietošanas paciente bija spiesta lietot arvien stiprākus pretsāpju medikamentus 9 gadu laikā. Tagad zāļu deva samazināta līdz minimumam. Pirms tam bija diezgan grūti izturēt, tās sāpes bija ļoti mokošas. Viņas man bija visu laiku, 24 stundas diennaktī, protams, bez zālēm iztikt nekādīgi nevarēja. Un tagad viņš man reāli palīdz, un no tām zālēm ļoti strauji esam tikuši vaļā. Lēnām pakāpeniski, bet tādā ātrā tempā esam tādi jau diezgan zem dabūjuši, un tā kā es ļoti ceru, ka drīz arī būs pavisam nost. Tas ir tik liels paldies, kad es pat man liekas, tik liela paldies pat nevar pateikt. Jo doktors Mišķiks ar doktoru Golubovski ļoti mērķiecīgi man palīdzēja gada laikā. Apmēram, man liekas, mēs pie tā aparāta tikām. Mūsdienu zinātnieki ir noskaidrojuši, ka alvējas lapas satur vismaz 75 nozīmīgas barības vielas, kam piemīt spēcīga pretiekaisuma, pretsāpju, imūnsistēmas un gremošanas sistēmas veicinoša iedarbība.
Alvejs satur arī vairākus vitamīnus un ir viens no nedaudzajiem augiem pasaulē, kas satur vitamīnu B12 – īsta mājas aptieka. Ļoti vērtīgi būtu arī profilakses nolūkos lietot alvejs sulu, bet ne jau mājas apstākļos tādu iegūt. Pasaulē tiek pārdots milzumu daudz izstrādājumu, kas tos satur, bet atkal viens bet. Ražojot šos produktus, tehnoloģisko procesu rezultātā aktīvās un organismam noderīgās sastāvdaļas tiek iznīcinātas. Un tagad ieklausieties. Latvijas tirgū lieliem soļiem ienāk itāļu uzņēmuma Zucari ražotie alvejs produkti, kur pilnībā saglabāta šī auga aktīvās sastāvdaļas. Par to, kā arī par uzņēmumā ražotajiem produktiem, plašu informāciju varēja gūt firmas Krūzes NCD Latvija rīkotajā preses konferencē. The production is made by treating the whole leaf. Parasti, ja gatavo kaut ko no alvejas, tad ņem veselu lapu, tāda kāda tā ir, samaļ, izfiltrē, karsē, balina un vēl pasterizē. Ja alveja tiek pasterizēta, karsēta, tad visas aktīvās sastāvdaļas, polusaharīdi, enzīmi tiek iznīcināti. Galvenais ir tas, ka mūsu izstrādātā tehnoloģija ļauj mums izmantot alvejas sulu un saglabāt visas tās īpašības, kas ir tīrai sulai, un neiznīcināt vērtīgās vielas. Pie tam augu savākšana un apstrāde tiek veikta rokām. Kāda veida produkciju, izmantojot alveju, ražo uzņēmums Zucari? Mūsu uzņēmumā mēs esam izstrādājuši divas produktu līnijas. Mums ir uztura bagātinātāji un arī kosmētiskie līdzekļi. Savukārt, katrā līnijā ir vairāki produkti, piemēram, dzeramie produkti, un tā ir alvejas sula. Tad ir arī produkti, kur bez alvejas sulas mēs vēl pievienojam arī citas sastāvdaļas, lai tie darbotos pret kādu noteiktu problēmu, piemēram, kā toksīnu izvadītājs, kā imūnsistēmas uzlabotājs un gremošanas veicinātājs. Šeit mēs pievienojam kumelītes, kliņģerītes, lakricu, timjānu un tā tālāk. Un tad mums ir uz alvejas sulas bāzētie produkti, kur mēs pie šīs pilnībā pamatā izmantotās aloe vera sulas pievienojam klāt arī citas šķirnes, jo pasaulē ir sastopami 600 līdz 700 alvejas veidi ar dažādu specifisku iedarbību. Pirms 6 gadiem uzņēmuma Zucari speciālisti izstrādāja procesu, lai varētu iegūt fermentētu papajas mīkstuma pulveri. Šis pulveris pilnībā izmaina šī augļa mīkstuma funkcijas. Papajas mīkstums galvenokārt darbojas tieši gremošanas uzlabošanai, bet fermentēts tas pilnībā maina savu aktīvo darbību un kļūst kā imūnsistēmas uzlabotājs un nodrošina brīvo radikāļu izvadīšanu no organisma. Šis ir mūsu ekskluzīvs produkts, kas ir piemērots lietošanai jebkurā vecumā, jebkuram cilvēkam. Pats jaunākais uzņēmuma Zucari ražotais produkts ir uztura bagātinātājs Rokode, kas kopumā risina tās problēmas, kas rodas sievietes organisma izmaiņu rezultātā pēc 30 gadu vecuma. Produkts dabīgā ceļā cīnās pret tiem simptomiem, kurus izraisa estrogēnu zudums sievietes organismā. Šis ir klīniski pārbaudīts produkts, kas aizsargā no hormonu disbalansa izraisītajām problēmām. Zucari piedāvā arī intīmās higienas līdzekļu klāstu, zobu pastu un kosmētiku, kas bagātināta ar alvejas sulu. Sākot ar marta mēnesi, uzņēmuma Zucari ražotie produkti būs nopērkami visās Latvijas aptiekās. Šodien, kad ekonomiskā krīze daudziem liek pārkāpt nabadzības slieksni, vērojama arī kāda pozitīva iezīme – līdzjūtība un tieksme palīdzēt tiem, kuri nonākuši nelaimē. Nu jau kļuvis par tradīciju. Katru gadu 6. janvārī Rīgas dome atzīmē to cilvēku darbu, kuri nesautīgi ir palīdzējuši citiem. Nominācijā Labā zvaigzne. Šodien ir zvaigznes diena un atkal mēs esam aicinājuši kopumā 79 izvirzītus cilvēkus, kurus ir izvirzījuši dažādi, gan Latvijas iedzīvotāji, gan kolektīvi, kuri uzskata, ka viņi ir šie cilvēki, šī zvaigznīca kaut ko darījuši labu, vai materiāli, vai ar savu darba laiku, vai ar kādu savu ieguldījumu, bet viņi ir palīdzējuši citiem. Un mēs esam tiešām priecīgi šodien arī šajā zvaigznes dienā no Rīgas domas puses pasniegt 7 zvaigznītēm tādas balvas par to, ko viņi ir darījuši labi citiem.
Kā tika izvēlēti tie, kuri saņems 7 galvenās balvas? Liela žūrija, daudz cilvēku bija gan no mākslas vidus, gan no sociālo darbinieku vidus, kas vērtēja, bez šaubām vienmēr var būt subjektīvi un varbūt teikt, ka tas bija labāk vai sliktāk, bet tie 7 zvaigžņu zvaigznīs šodien zvaigžņu dienā saņems paldies no Rīgas domas. Šogad labās zvaigznes nominācijai bija izvirzīti arī daudzi sociālie darbinieki. Es priecājos, ka rīdzinieki pagājušā gadā ir nominējuši tieši sociālos darbiniekus un tos cilvēkus, kuri gan kā brīvprātīgie, gan kā nevalstiskās organizācijas sadarbojas ar sociālo sistēmu Rīgā. Es domāju, ka tieši krīzes gadā ir ļoti svarīgs bijis visu šo cilvēku kopdarbs, sadarbība, un es priecājos, ka cilvēki arī to ir novērtējuši un nominējuši tieši šos cilvēkus, kuri gan ikdienā, gan kā brīvprātīgie darbojās. Viena no šādām organizācijām ir sabiedriskā nevalstiskā biedrība Dialogs, kas pilnīgi konfidencionāli sniedz atbalstu tiem, kurus skārusi HIV/AIDS problēma vai narkotiku atkarība. Mēs strādājam 3 lielās programmās. Pirmā, visvecākā, vislielākā un visplašākā ir tieši šeit pakalpojumu centrā. Un tad centrā šļirču apmaiņa, HIV testi, konsultācijas, plus vēl ļoti daudz, es teiktu, arī papildus aktivitātes, kas ir, tā kā mēs piesaistam līdzekļus un tad var nākt šeit centrā. Otrā lielā grupa ir mobilā vienība, un mobilā vienība brauc katru darba dienas pēcpusdienu 4,5 stundas dažādos Rīgas rajonos un visdažādākās Sarkandaugā, Bolderāja un tātad 5 dažādas virzienus Rīgā mēs ņemam. Katru vakaru ir cits. Un trešais programmas virziens ir individuālais ielu darbs. Tātad ir 4 ielu darbinieki, kas katrs vairāk vai mazāk strādā savā Rīgas rajonā par sev zināmiem kontaktiem, un tā tad iet gan uz narkotiku lietotāju pulcēšanās vietām, vai mēs zinām to zem vārdu pritoni, un tā tad gan pa ielām, gan individuāliem kontaktiem, un narkolietotāju vide ir tā, ka viņi savā vidē ļoti ātri izplata šīs ziņas, un tā, ka tiek nodotas ziņas arī par individuālo ielu darbinieku. Tātad šļirču apmaiņa, ko veic individuāls viens cilvēks, ielu darbinieks, un plus konsultācija līdzīgs līdzīgam. Kas jūs pamudināja šim darbam? Uzsākt darbu biedrībā Dialogs un tieši ar HIV inficētajiem un narkotiku lietotājiem. Man laikam jāsaka, ka tas bija gadījums, bet kāpēc vēl joprojām 9. gadu es esmu tur? Es pats sev dažreiz to jautāju. Un, laikam tas ir tas, ka šie cilvēki nav tie iemīļotāki, kā mērķa auditorija, ar ko grib strādāt. Nominācijas Labā zvaigzne balvas saņēma arī apvienības Aspāzija dalībnieces. Mēs strādājam ar bezpajumtniekiem un no ieslodzījumu atbrīvotajiem. Mēs vienkārši no ziedotās dzijas adam zeķes, ziedojam tos bērnu namos un vēl visu kaut ko. Un varbūt es arī varētu uzdāvāt pa zeķu pārim, jo mēs adam no ziedotās dzijas, un viņiem tas ir prieks. Varbūt es par viņiem varu parādīt, kad viņu adītās zeķes, Tad redziet, ja jums ir arī galiņi vai kas, paldies par ziedojumiem, no tā var tiešām izzadīt skaistas zeķes, un tie cilvēki, ar ko mēs nodarbojamies, viņi ir priecīgi par to. Ir patversme, kur viņi pa nakti tiem, kam nav kur palikt, un tagad ziemā, jau 2 gadi ir atklāts dienas centrs no 10 līdz 5, Katoļu ielā 57, visiem, kam ir grūtības, tur sniedz arī palīdzību. Kā tika rasta motivācija palīdzēt citiem, ja dzīvē pašām nav gājis viegli? Mēs viņus saprotam, tāpēc, ka mēs esam tādi paši. Mēs, katrs varam nonākt tādā pašā situācijā. Tas nekas, vai viņš ir tiešām kaut ko nogrēkojis savu laiku, nosēdējis kaut kur. Bet mēs jau nevaram zināt, tāpat, ka, teiksim, piemēram, ir tāda invalīda, kas viņš tāds, invalīda, ko viņš vazājās, sēdi mājās.
Bet viņš jau pats nezina. Varbūt viņš pats rīt sēdēs mājās un nevarēs tieši tāpat kā es, tas invalīds, kustēties un vēl kādam palīdzēt. Man ir jāsaka tā milzīgs paldies šīm te abām divām dāmām, kas jau 2. gadu bez kurnēšanas pie mums nāk. Viņas ir uz šo te nodarbību. Un mūsu cilvēki, kas apmeklē mūsu dienas centru, kas ir